Идея заключается в том, что 18-й автобус исполняет такую, как функцию шаттла. Он будет ходить до улицы Вищу, вот до этого места, до такого транспортного узла, так называемый пункт мобильности здесь как раз сейчас активно строят. И уже здесь жители Dārziņas смогут пересаживаться на другой общественный транспорт. Cilvēki ir šokā, godīgi sakot, šokā. Mums šeit Dārziņos nav nekādu pakalpojumu. Mums nav veikalu nopietnu. Ir 3 mazas bodītes, kur var kaut ko piepirkt. Bet viss pamat pakalpojumu un pamat preces jāpērk pilsētā. Ja? Tātad cilvēki pēc ēdiena brauc vai nu uz Salaspilu, kam ir mašīna, vai uz Zumu ar autobusu. Viņi sapērkās, pēc tam viņi vienu pieturu brauks līdz pārsēšanās punktam, ja, mobilitātes, gaidīs atkal kaut ko citu un atkal brauks. Tagadējie transporta līdzekļi, tātad tie autobusi brauc šādi, dažādi, un tu vari izkāpt gan tur, gan tur, un tu vari variēt. Ja, cilvēks aizbrauc uz to mazo veikaliņu, nopērk produktus, un viņš var atbraukt mājās. Tagad virziens ir tikai uz vienu pusi. Tas arī ir absurds. Vienkārši mēs īsti nesaprotam, un visi arī iedzīvotāji ir sašutuši. Kāpēc? Kurš ir ieguvējis no tā mobilitātes punkta? Ne Dārziņa iedzīvotāji noteikti ne.